Esiet sveicināti, dārgie klausītāji. Mani sauc Ilūte Repule. Es esmu psihosomatikas fane. Es esmu Ilūtes Repules psihosomatiskās pieejas attīstītāja. Un man vispār patīk, mani interesē visādas foršas lietiņas, kas palīdz mums augt, veidoties, kļūt labākiem vai arī tādiem, kādus mūs ir iedomājusi mūsu māte daba. Un šodien es vēlos parunāt par tēmu svara karte. Es mazliet jau par to rakstīju vakardien, 12. jūnijā. Tāpēc komentējiet, uzdodiet jautājumus, un mēs sākam. Un šodienas podkāsts saucas "Mūsu ķermenis ir tāds, kādam tam ir jābūt". Ir tāda frāze, kuru es pirms daudziem gadiem dzirdēju no sava psihosomatikas skolotāja Žilbera Renaud. Frāze ļoti vienkārša. Mūsu ķermenis ir tāds, kādam tam ir jābūt, nevis tāds, kādu mēs to vēlamies, vai kā mēs vēlamies, lai tas būtu. Un pirmajā acu uzmetienā šķiet gandrīz pašsaprotami. Jā, ķermenis tāds ir, kāds ir. Kādam vēders, kādam gurni, kāds nevar notievēt, kāds nevar svarā pieņemties, kāds visu dzīvi cīnās ar figūru, ar taukiem, kāds visu dzīvi cenšas kļūt izturīgs, slaids, sievišķīgāks, vīrišķīgāks, mazāk pamanāms vai tieši pretēji, vairāk redzams. Bet ja šo frāzi ne tikai dzird, bet patiešām ieklausās un ielūkojās tajā, tā maina visu sarunu. Jo parasti mēs sākam no citas pozīcijas. Mēs skatāmies uz savu ķermeni un sakam, man tas nepatīk, es negribu būt tāds, es negribu šo vēderu, es negribu šīs kājas, es negribu vai nu šo tievo izskatu, vai es negribu šo smagumu, es negribu šo vājumu, es negribu, man nepatīk šis atspulgs spogulī. Un tālāk cilvēki sāk darīt to, ko cilvēki vispār ļoti mīl darīt. Kad kaut ko viņi nesaprot, viņi sāk darīt ko? Pareizi, cīnīties. Un viņi sāk cīnīties ar svaru, ar ķermeni, ar ēdienu, ar spoguli, ar apģērbu, ar vecumu, ar ģenētiku, ar sevi un ar citiem. Un dažreiz ir tiešām tādi fanāti, ir tādi ļoti disciplinēti. Diētas, sports, režīmi, skaitīšana, kontrole, bet dažkārt ļoti haotiski. No pirmdienas jauna dzīve. Trešdienā sabrukums, piekdienā naids pret sevi, svētdienās vienīgs solījums sākt no jauna. Bet sestdiena izvirtīgums. Un lielā cilvēces civilizācija šajā ziņā kosmosu apguvā, bet kaut kā nespējam vienoties ar leduskapi un savu ķermeni. Bet aiz tā visa bieži stāv viena un tā pati ideja. Ķermenis ir nepareizs. To vajag izlabot, to vajag uzvarēt, to vajag sakārtot. Un te es ieteiktu uz brīdi apstāties. Jo iespējams, ķermenis nav nepareizs. Varbūt tas dara kaut ko ļoti precīzu, nērtu jums, neglītu, sociāli nepieņemamu, neatbilstošu jūsu ideālajam paštēlam, bet no iekšējā uzdevuma viedokļa kaut ko ļoti, ļoti precīzu. Tas nenozīmē, ka ar svaru nav jānodarbojas. Tas nenozīmē, ka uzturs, kustība, miegs, medicīna, hormoni, vielmaiņa, vecums, medikamenti, dzīvesveids, ka tas vispār nav svarīgi. Tā nav taisnība. Protams, ka ir svarīgi. Un izlikties, ka ķermenis sastāv tikai no psiholoģiskiem nozīmējumiem, tā vairs nav psihosomatika. Tāpēc šajā video es vēlos ar jums paskatīties uz pavisam citu slāni. Ne uz kalorijām, ne uz fitnesu, ne uz vienkārši ēd mazāk vai vienkārši vairāk centies un skrien. Ne uz to. Bet uz jautājumu, kādu uzdevumu ķermenis risina tieši ar šo formu. Jo liekais svars reizēm nav vienkārši liekais svars. Tā var būt aizsardzība, tas var būt buferis, rezerves. Tas var būt veids, kā kļūt lielākam, kad cilvēks jūtas pārāk neaizsargāts. Tas var būt veids ieņemt vietu, kad dzīvē viņam to nedod. Tas var būt veids atstumt svešas rokas, skatienus, gaidas, prasības, cerības. Tas var būt veids pārstāt būt pievilcīgam. Ja pievilcība kādreiz bija bīstama, tas var būt veids sasilšanai, ja dzīvē ir pārāk daudz augstuma, vai veids izdzīvot šķiršanos, kad iekšā vēl skan mani atstāja. Un svara trūkums arī nevienmēr ir vienkārši ātra vielmaiņa vai tāda konstitūcija. Reizē tā tiešām ir konstitūcija, ar to jāņem vērā. Nevis jāpieraksta katram tievam cilvēkam traumatiska biogrāfija. Jo
Teorija prasa ēst, bet reizēm tiešām tievums var būt arī adaptācija. Būt mazākam, būt vieglākam, būt nepamanāmākam, neaizņemt daudz vietas, neizaugt par pieaugušo, neizaugt par spēcīgu, jo spēcīgos izsauc konfliktā, nebūt vēlamiem, jo vēlme var būt nedroša, neņemt daudz, jo kaut kur iekšā ierakstīts man nevar. Tātad ķermenis var palielināties drošības dēļ, un ķermenis var samazināties arī drošības dēļ. Šis viss ir ļoti svarīgi. Un tad mēs pārstājam skatīties uz svaru kā uz muļķīgu organisma kļūdu. Organisms reti, kad dara kaut ko vienkārši tāpat. Tas var kļūdīties situācijas novērtēšanā, tas var turpināt izpildīt kādu vecu programmu, kas sen vairs neatbilst realitātei. Tas var mūs sargāt no briesmām, kuru vairs nav. Kā vecs sargs, kas sargā šķūni, kurš nodega pirms 20 gadiem. Aizkustinoši, bezjēdzīgi, bet uzticīgi. Un tomēr tā uzdevums nav sabojāt mums dzīvi. Tā uzdevums ir mūs saglabāt tā, kā tas prot saglabāšanu. Un te sākas normāla psihosomatiska pieeja, psihosomatiska analīze. Ne kāpēc es tik briesmīga, ne kā ātri nomest svaru un kādu tehniku izmantot, lai ķermenis man pakļautos, bet ko ķermenis uzskata par bīstamu, no kā tas mani pasargā. Ko tas tur, kādu vecu stāstu tas turpina uzskatīt par aktuālu? Kāpēc? Tieši tāda ķermeņa forma kļūsi par risinājumu. Es sniegšu vienkārši piemēru. Sieviete, un paklausieties, varbūt šis piemērs arī kaut kā atsauksies jums. Sieviete pēc šķiršanās sāka pieņemties svarā. No ārpuses var teikt, protams, stress, ēdienas režīms, izjuka, mazāk kustības, vairāk noguruma. Visbrīnišķīgākais ir tas, ka viss tas var būt arī patiesība. Bet, ja mēs skatāmies dziļāk, var redzēt pavisam ko citu. Pirms šķiršanās viņas dzīve bija nepatīkama, bet saprotama. Bija mājas, bija loma, bija partneris, bija struktūra, un tas viss sabruka. Viņa palika viena, tagad viņai jāuztur bērni, nauda, sadzīve, dokumenti, darbs, radinieki, sava trauksme, vēl jāizskatās kaut kā. Un ķermenis sāka kļūt lielāks. Viņš it kā saka, ja tagad nav neviena, kas mani aizsektu, es pati būšu lielāka, jo pasaule ir nedroša. Un tāpēc es izveidošu slāni starp sevi un šo nedrošo pasauli. Ja es nevaru atslābināties, tad es kļūšu lielāka. Ja mani pameta, es nepazudīšu, es būšu pamanāmāka, manis būs vairāk. Vai šajā gadījumā vienkārši var pateikt viņai, ēda mazāk? Nē, pateikt var, protams. Jā, ziniet, cilvēki vispār runā viens otram tādas dīvainas lietas un reti par to cieš kādas krimināla atbildības. Bet, ja viņas svars pilda aizsardzības funkciju pēc šķiršanās, tad šī cīņa ar svaru tiks ķermenim uztverta kā mēģinājums atņemt aizsardzību tajā brīdī, kamēr šī bīstamība vēl nav beigusies. Un ķermenis, protams, pretojas. Vai, piemēram, cits piemērs, vīrietis, visu dzīvi tievs, garš tievs. Un no bērnības viņam ir teikts, tievais, vājais, vējš tevi aizpotīs, vīrietim jābūt lielākam. Un, protams, ka viņš sāk ienīst savu ķermeni, viņš iet uz sporta zāli, ēd vairāk, trenējās, viņš nedaudz pieņemās, tad pamets svars atgriežas, tas tievums, svars aiziet. Un mēs no ārpuses varam teikt, cilvēkam tāda ģenētika, vai ne? Un atkal. Tas nav pilnīgi nepatiesi, bet analizējot, es tomēr jautātu, ko viņa sistēmai nozīmē kļūt lielākam? Kas kļūs bīstams, ja viņš kļūs lielāks? Varbūt tad no viņa sāks gaidīt kādu spēka izrādīšanu, varbūt viņš tad sāks tiks ierauts vīriešu konkurencē, varbūt viņš sāks līdzināties tēvam, no kura viņš baidījās. Varbūt lielais ķermenis viņam nav vispār saistīts ar skaistumu, bet ar agresiju. Varbūt būtu mazam un tievam, tas ir vecs pārbaudīts veids, kā neiekļūt kādā cīņā, nedabūt pa muti. Tātad apzināti viņš grib pieņemties svarā, bet ķermenis saka, tu nesaproti. Lielos pamanīs, lielos pārbaudīs, lieliem jācīnās, un es neko no tā nevēlos darīt. Un tad atkal rodas jautājums, ķermenis traucē vai tas pasargā? Tas nav attaisnojums, tā nav galīgā patiesība, tā ir darba hipotēze, ko analīzē, psihoanalīzē, ilūtas psihosomatikas
analīzē, vienmēr pārbaudam pēc konkrēta cilvēka dzīves stāsta. Bet pati jautājuma maiņa jau daudz ko maina, jo kamēr cilvēks saka, mans ķermenis ir nepareizs, viņš ar to cīnās, viņš ar to karo. Bet tad, kad viņš jautā, kādu uzdevumu tas risina, šeit rodas iespēja sarunai. Nerunāšanai ar ķermeni skaistā ezotēriskā līmenī, bet cēloņu, seku, loģikas atjaunošanai. Kad sākās, kas notika dzīvē, kādi notikumi tam bija pa priekšu, kādas emocijas netika pabeigtas, kura ķermeņa daļa mainījās, kas kļuva vieglāk pateicoties šim svaram, kas palika drošāks, bet kas kļuva neiespējams. Jo katram simptomam, katrai noturīgai ķermeņa formai ir sava cena. Liekais svars var aizsargāt, bet vienlaikus arī izolēt. Tievums var padarīt nepamanāmu, bet vienlaikus atņem sajūtu par spēku. Rezerves var dot drošību, bet vienlaikus radīt smagumu. Nepievilcība var aizsargāt no nevēlamās uzmanības, bet vienlaikus slēgt tuvību. Ķermenis risina uzdevumu, bet šis risinājums vienmēr kaut ko maksā. Bieži diezgan dārgi. Un tieši tāpēc psihosomatiskajā analīzē mēs neslavējam simptomu. Mēs nesakam, ķermenis tā izdarīja, tad viss ir brīnišķīgi. Neko darīt nevajag, ļausim tam tā turpināt. Nē, mēs sakam precīzāk. Ķermenis izvēlējās labāko risinājumu no tā brīža pieejamajiem. Bet tagad ir jānoskaidro, vai šis risinājums šodien ir vēl aktuāls. Iespējams, ka reiz tas patiešām izglāba no kaut kā, bet tagad vienkārši tur cilvēka veco stāstu. Piemēram, meitene pusauģa vecumā piedzīvoja kaunu, izsmieklu, bīstamu uzmanību vai seksuālu robežu pārkāpumu, un ķermenis sāka mainīties tā, lai kļūtu mazāk pieejams, mazāk atvērts, mazāk vēlams, un tajā brīdī tas varēja būt veids, kā izdzīvot. Bet pēc tam viņai paliek 40 gadi, viņa vēlas tuvību, vēlas tik redzēta, vēlas justies kā sieviete, viņa grib pārstāt slēpties, bet ķermenis, dārgais ķermenis, viņš joprojām izpilda veco komandu, ka būt pievilcīgai ir bīstami, rādīt sevi ir bīstami. Un tad uzdevums nav kaunināt sevi par svaru, nav varoņdarbs ar lauzt savu ķermeni ar asumu, bet atrast šo komandu, ieraudzīt tās izcelsmi, saprast, kāpēc tā radās un pārbaudīt, vai tā tagad ir vispār vajadzīga. Vai, piemēram, cilvēks audzis ģimenē, kur bija augsti, ne obligāti fiziski augsti, bet emocionāli. Jā, tur baroja, ģērba, mācīja, lamāja, kontrolēja, viss kā cilvēkiem. Bet tur bija maz siltuma, emocionālā siltuma. Neapskāva, neieklausījās, nepajautāja, kā klājās. Un tad, vecākā vecumā, viņš pastāvīgi tiecas pēc ēdiena, īpaši pēc salda, taukaina, silta, mīksta, neprecīza. Ne tāpēc, ka organismā ir kaut kas ne tā, bet tāpēc, ka ēdiens ir kļuvis vispieejamākais veids, kā iegūt mierinājuma sajūtu, tāpēc, ka ķermenis meklē siltumu. Un tad cilvēks sāk sevi lamāt, ka viņam pietrūkst gribas spēka, lai gan godīgi sakot, gribas spēks tur stāv malā un nesaprot, kāpēc to atkal sauc strādāt citu vietā, jo šeit ir nepieciešams pavisam cits jautājums. Un jautājums skan, kā man pietrūkst? Ne diētā, bet dzīvē. Kur es esmu izsalcis dzīvē, kur es caur ēdienu cenšos iegūt rūpes, atpūtu, drošību, tiesības apstāties, tiesības būt vājam. Un tas jau ir analīzes sākums. Tāda ir šī video galvenā doma, ka ķermenis nevar saprast, skatoties uz to tikai kā uz labošanas objektu. Ķermeni vajag uzskatīt par stāsta dalībnieku, vai arī simptomu vajag uzskatīt par stāsta dalībnieku, nevis par ienaidnieku, nevis nodevēju, nevis kaut kādu stulbu bioloģisku maisu, kas kaut kādā brīdī atsakās izpildīt jūsu estētiskās vēlmes, bet par sistēmu, kas daudzu gadu garumā ir savākusi informāciju par to, kas ir bīstams, kas iespējams, kas aizliedz, kas nepieciešams, kā pietrūks, kur sāp, kur ir bailes, kur cilvēks neizturēja, kur viņu atstāja, kur viņš noslāpa, kur nolēma izdzīvot par katru cenu. Un ķermenis uz to atbildēja, kā varēja. Reizēm ar svaru, reizēm ar kādu simptomu, reizēm ar spriedzi.
Tā, kā viņš to prata, reizēm ar nespēju mainīties. Un tāpēc es jūs visus ielūdzu uz manu jauno kursu Gremošanas psihosomatika, kurā mēs runāsim daudz vairāk un plašāk, ne tikai par svara pieaugumu, bet par daudziem citiem simptomiem, par daudzām citām slimībām, diagnozēm, kā diabētu, kā celiākiju, kā kairināto zarnu sindromu, kā problēmas ar kuņģi. Mēs nerunāsim par to, ka steidzami jāmīl sevi. To mēs esam jau dzirdējuši daudz. Mēs esam daudz dzirdējuši saldus padomus, pēc kuriem gribās vai nu raudāt, vai ēst vēl vairāk. Mēs runāsim par to, kāpēc ķermenis izvēlējās šādu adaptācijas veidu. Mēs runāsim par to, kā svars būs saistīts ar aizsardzību, izsalkumu ne ēdienam, bet kaut kam citam. Par to, kā svara trūkums var būt saistīts ar hronisku stresu, bīstamību būt redzamam, aizliegumu būt spēcīgam, aizliegumu pieaugušai ķermenībai. Par to, kāpēc mūsu kuņģis tā reaģē, kā rodas celiākija, un tas nav no ēdiena. Mēs daudz runāsim arī par svaru, kāpēc diētas, sports un psiholoģiskā darbība atsevišķi nevienmēr dod vēlamo ilgspējīgo rezultātu. Un kas vispār notiek pilnā psihosomatiskajā analīzē. Jo analīze, psihosomatiskā analīze, tā nav zīlēšana pēc simptoma, pēc vēdera. Tas nav mēģinājums visu pierakstīt vienam skaistam cēlonim. Jā, tur viss no mammas, vai viss no kauna, vai viss no šķiršanās. Normālā analīzē mēs skatīsimies konkrētu stāstu. Kad ķermenis kļuva tāds, kas tam priekšā, kas notika, ka ķermenis kļuva tāds, kas notika, ka izveidojas tāds vai tāds simptoms, kādi notikumi sakrita ar svara izmaiņām, ar ķermeņa funkcija izmaiņu. Mēs skatīsimies daudz dziļāk. Mēs vāksim vairāk kopā informācijas. Un tāpēc, ja mēs atgriežamies pie svara tēmas, tad no šī brīža, lai jūsu ķermenis pārstāj būt par haosu, bet lai jūsu simptoms, jeb svars, kļūst par stāsta daļu, jo ar stāstu jau var strādāt. Ne ar vardarbību, ne paniku, ne vēl vienu pirmdienu, bet ar sapratni. Tāpēc nākamreiz, kad jūs skatīsieties uz savu ķermeni un jums uzliesmos ierastā aizkaitinājuma sajūta, pamēģiniet vismaz uz minūti neuzbrukt. Nav obligāti tūlīt sevi jāiemīl. Tas būtu pārāk ātri un pārāk aizdomīgi. Vienkārši pajautājiet, ko mans ķermenis cenšas darīt? Kāpēc tam jābūt tieši tādam? Ko tas uzskata par bīstamu, ko tas notur? Ko vai kuru tas joprojām atcerās? Un tas jau ir pirmais solis. Neuzsvara zaudēšanu, neuzsvara pieaugumu, bet uz karti. Jo ķermenis bieži nav tāds, kādu mēs to vēlamies. Tas ir tāds, kādam tam ir jābūt. Lai pēc tā iekšējās loģikas mēs turpinātu dzīvot. Ja mēs gribam kaut ko mainīt, vispirms mums ir jāsaprot šī loģika. Lai cik nepatīkami tas būtu, mūsu mīļākā ideja vienkārši saņemies un neēd, neietilps šeit. Tāpēc es jūs uzaicinu uz manu jauno psihosomatiskās analīzes kursu Gremošanas psihosomatika, kurš sāksies jau 30. jūlijā. Paldies, ka jūs klausījāties. Es būšu priecīga par jūsu komentāriem, par jūsu laikiem. Ja jums patika un ja es redzēšu jūsu atsauksmes, man tas dos vēl vairāk draivu, vēl vairāk dalīties ar jums ar interesantu informāciju. Bet pagaidām tā.